sagatavošanās un iesildīšanās darbi 9. rases pienu baku regatē Jelgavā turpinās. Labdien! Šobrīd notiek iepazīšanās ar pasākuma dalībniekiem, un jūs esat arī viena no spilgtākajiem. Ko jūs pārstāvat? Pārstāvam deju kolektīvu Ritums. Mūsu komanda ir Daugavpa Lielupi. Es esmu Lāčplēsis, un mēs, kā Lāčplēsis, dzīvoja Daugavā. Un tagad mēs esam nolēmuši iekarot arī Lielupi. Sakiet, lūdzu, kam radās šī iekarotāju ideja? Mēs tā kolektīvs apsēdāmies, apspriedāmies un nolēmām. Tas ir mūsu melnais bruņinieks, kas visu to melnumu, visu, kas iznes mūsu. Jo mums ir gaišais tās Lāčplēsis, kas mums visiem ir. Beigās viņš arī nomazgāsies? Cerēsim. Varbūt tās atstāsim mūžam, jo kādam ir tas krusts jānes. Pa visu tautu tomēr. Lai jums veicās. Paldies. Pārstāvam Mītavas vakaras klubu Laiva MLK, Čakas pieminieku un Torni. Mēs esam Jelgavnieki, Jelgavas klubs. Ideja radās meitenēm klubu. Vai jums izdevās jau pārbaudīt uz ūdens, vai laiva noturēsies? Nav mēs neesam pirmo gadu uz ūdens. Kāda jums būs stratēģija, lai uzvarētu? Mēs airēsim cik spēka un no visas sirds. Un ja piepeši sanāk, kas sagrīļoties, kas būs balasts, ko jūs pirmā metīsiet ārā? Tornis, protams. Sveicināt, mēs redzam, jūs pārstāvat nakts mēbeles. Labdien, kapteini, ja? Jā, mani sauc Dainis. Pārstāvu. Mums kur ir guļam istaba. Ar visiem guļam istabas iemītniekiem īstenībā. Šodien visi esam sapulcējušies te. Laiks ir patīkams. Esam gatavi startēt, principā. Kāda būs braukšanas taktika? Braukšanas taktika ir tāda, ka vienkārši jāuzvar šajā braucienā ir. Un centīsimies to arī izdarīt. Iepazīsimies, ko jūs lūdzu pārstāvat? Paši sev, mums nav konkrēta. Mēs pārstāvam mūsu komandu, atbalstām Latvijas preci un esam par Latvijas produktiem. Sakiet, lūdzu, cik ir šajā pudelē paku izlietots? Es domāju, ka katram dalībniekam ir tik izsniegts 1000. Tā kā domāju, mums arī viss, kas tika izsniegts, viss ir ielikts. Es jau izmēģinājuši uz ūdens, kā tā? Nē, šī būs vispār pirmā reize. Mani sauc Edgars. Māris. Ko jūs pārstāvat? Mēs ITF fakultāti pārstāvam savu. Šeit ir domās mūsu pirātu kuģis. Tā kā mēs pārstāvam IT nozari, mēs domājam, ka būsim tādi kā pirāti interneta, kas būs izsurfojuši ārā no interneta un te sāksim grautiņas veidot Jelgavā. Tā kā hakeri? Jā. Sveicināti, es esmu no Jelgavniekiem LV. Kā jūs lūdzu sauc? Sniegbaltīte. Salavecis. Un jūs pārstāvat deju kopu? Laipa. Laipai 16. Prieks iepazīties. Un sanāk, jūs negribat nokavēt Ziemassvētkus, ja? Nē, tas stāsts ir laicīgs stāsts. Tas stāsts patiesībā ir tāds. Laipa savu 15 gadu jubileju nokavēja. Nācās svinēt 16. Ziemassvētki tuvu, baidamies, ka nenokavējam. Ļoti jauka ideja. Jums arī ziemeļbrieži, un cik jums daudz būs uz laivas dalībnieku? Kopā mēs būsim 11. Mums ir 4 brieži, 4 rūķi, mēs 2 un 1 rezerves briedis līdz peld pats. Bet vai tu meitiņu pusīti pantiņa māki? Tas salatētim gara vārda, vairāk neteikšu ne vārda. To tev piedāvāts dāvani. Grandiozi. Pusīti skaitīs pieglīcējs. Tev atcerēšu. Labi, bet tad gaidīsim jūs finišā. Labi. Mēs ceram. Lai jums veicās. Tā ir māki pantiņa pusīti to. No malas izskatās ļoti iespaidīgi, tā kā peldošā sala. Kam radās šī ideja? Kopā gribējām kaut ko lielu izdarīt, kur visi kopā var atpūsties uz salas. Un vispār varbūt kaut kāds sauklis jums ir, ar kādu jūs sauklu peldēsiet? Par zaļu, visu par zaļu pakas izmantojam, nemetam ārā un zaļi atpūšamies. Ceram jūs sagaidīt finišā? Būsim, jā. Un kāda ir tā veiksmes atslēdziņa? Nezinu, kolektīvs, atsaucība droši vien. Lai jums veicās. Jā, paldies. Kā jūs lūdzu sauc? Plika kungs. Un īstajā vārdā? Plika kungs. Un kam šī oriģinālā ideja radās? Visiem kopā. Ilgi apspriežot, bet visiem kopā. Visiem Jelgavas vakarā. Pa vienu vakaru tapa šīs, kas mums? Šis skrejceļš. Un cik jūs uz šīs skrejceļa būsiet? Cik mēs būsim? Velna skaitlis 13. Un ar velna skaitli 13 jūs iegūsiet kuru vietu? Kā jūs plānojat? Mums ir 28. numurs, tātad 2+8 ir 10, tātad pirmo.
Mārtiņ, jūs atnācāt paskatīties kādu konkrētu komandu vai vispār? Nē, tāds interesants laivas, interesē, cik tālu viņas izturēs. Ļoti liela daļa izskatās, ka viņas varētu ātri nogrimt, netiekot līdz tiltam. Jo strauma un vējš vienā virzienā, tā kā uzsākt viņiem būs viegli, bet kā viņi noturēsies tur, kur viņiem tādam boja jābūt. Jums kaut kāda tajā pieredze, ka jūs to tā saprot, jau no malas visu redzat? Nu, ir mazliet pieredze. Visa bērnībā ne tas vien taisīts no visādiem materiāliem, gan ziemas palu laikā ir tā kā ļoti interesanti paskatīties, kā veido, kas tiešām veido un kam ir tikai tā, lai prieks būtu piedalīties. Šis ir 9. gads piena paku laivu regatei. Pasākumu organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra Kultūra, un mūsu lieldraugs jau 5. gadu ir Rīgas piena kombināts, kas nodrošina galveno izēju materiālu laivu būvniecībai. Tās ir rasa piena pakas. Un cik šogad ir piena paku laivu regatē dalībnieku? Dalībnieki ir 36 komandas, un laivu būvniecībā kopā ir izmantot 45,000 piena paku. Un kādi bija tie galvenie kritēriji laivu būvniecībā? Ko drīkstēja un ko nedrīkstēja darīt? Galvenais izēja materiāls ir jābūt piena pakas, un tad drīkst izmantot dažādas papildu materiālus. Tas var būt preskartons, OSB vai grīdas pape, kas nodrošina šo klāju. Dažādi saistu materiāli, līmlenta, visādas līmes, kurš izdomā. Galvenais, lai viņas nebūtu ietītas plēvē vai kaut kā savādāk ievīstītas, lai pasargātu viņus no ūdens. Žūrijā ir pilsētas domas pārstāvi, Rāviņa kungs, viņa vietnieki Vīlis Ļevčēnoks un Aigars Rublis. Tad ir Seibankas pārstāve Žana Kuļeva un Rīgas piena kombināts sabiedrisko attiecību vadītāja Irēna Bērziņa. Vai jūs zināt, ko viņi īsti vērtēs? Žūrijā vērtēs laivas, viņi noteiks ātrāko laivu, žūrijas simpātiju, oriģinālāko laivu, atraktīvāko komandu, lielāko laivu. Un šogad ir jauna nominācija Svies 2011. Ļoti daudz nomināciju. Un kas vispār būs galvenajā balvā? Dalībniekiem katra nominācija nes kopā ar to vēl arī naudas balviņu. Piena paku laivu regata ir piena svētku neatņemama sastāvdaļa jau 9. gadu.